Mēs latvieši esam zemes cilvēki. Un tādam īstam latvietim, tāda īsti jau nemaz nav. Visiem ir kaut kāds piejaukums, tāpēc jau mēs tik stipri, gudri un ņipri esam, ja? Bet šai zemē ar vietu ir sakars, kur mēs dzīvojam. Un šis ir pavasaris, kad pēc ilgiem gadiem cilvēki pie maniem nāk un visi priecājās, cik skaisti. Un taisni tāpēc, ka pavasaris nāk lēni un nav karstuma, ir ļoti vienmērīgi. Viss tik ļoti smaržo. Un tas zaļais tonis ir visādās nokrāsās. Un cilvēki redz, pēc 30 gadiem redz atkal. Jo agrāk redzēju, jo es visu mūžu ar cilvēkiem tiekos daudz. Man ir ļoti liels prieks, ka var redzēt. Redzēt var tad, kad grib redzēt. Noziedēja ievas, zelta jāņogas, un tas viss, tas saldas, zelta jāņogas, rūktas, ievas. Ceriņi mums Ventspilī tik lēnām sāk plaukt, bet man dārzā zied šobrīd un reibina smaržīgais ķirsīts. Nebūs tur ēdams odiņas, nebūs. Es diezgan nepraktiski. Cik man vajag? Pāris ābelītes. Es ceru gan kādu saldo ķiršu šogad dabūt. Tātad taisīšu putnu biedēkļus, karināšu diskus. Varbūt, ka izdosies kādu saldo ķirsīti novaktēt arī sev. Bet mēs jau arī esam brāļi un māsas ar tiem, kas dzied, ar tiem, kas lido, ar tiem, kas staigā pa zemes virs, tādi paši kukainīši, ne paši saprātīgākie, ne paši gudrākie. Cilvēkam patīk teikt, es esmu pūci un es esmu cīrulis. Tie, kas ir cīruļi, tie jūtas labāk un vairāk var izdarīt, jo tāpēc, ka dzīvo pēc saules ritma. Tāpat kā tie putniņi, kukainīši un zvēriņi. Katram savs ritms, kurā var pielāgoties, kurā vislabāk justies. Šodien es tiešām pavodos vēli, 6. Priekš manis tas ir vēli. Bet man arī svētdien. Bet pēc pusstundas es biju jau laukā dārzā. Un tās smaržas, un tos nāgus zemī, un tos kukurznīšus izspaidīt. Ak, Dievs, kāda fiskultūra un fizioterapija. Neviens palīga līdzekļus un naudu nav jātērē, un kaut kas izaug arī. Vai tāpat enerģija, jūru, agri no rīta. Patīk, ja iet uz zāli un stāstīt citiem, cik tur nauda maksā tās nodarbības. Maksāt jau maksā, bet var jau daudz ko dabūt par velti. Tas ir tuvumā dabai. Un tā ir fantastika. Un varos to darīt nevajag. Ne jau tāpēc mēs dzīvojam, lai plātītos. Mēs dzīvojam, lai priecātos. Un tas kolektīvais prieks ar to kliekšanu, bļaušanu un kāju cilāšanu, tas nav nekāds prieks. Tur parasti ir klāt alkohols un vēl visādas muļķības. Bet prieks kā tāds no tā, ka tu dzīvo. Un vienalga, cik tev ir gadu. Jāmāc arī bērniem tas prieks. Kāpēc tik daudz bērni ir dusmīgi un neapmierināti? Tādi paši ir viņu vecāki. Bet kas jums trūkst? Jums pat viss ir pārāk daudz, ja paskatās lielveikala ratiņus. Bet pēc tam liela daļa no tām met laukā. Bet tad ir citi, kas nedzīvo ap Rīgu. Tad ir citas mammas, kas ir tik priecīgas par labdarības busiņu ar ārstiem, jo savādāk bērnu nevarētu aizvest un kā vajag. Bet tas ir labdarības busiņš.
Un tie ārsti arī ir vienības gatavē. Bet, ja 2. klasē bērnu grib sūtīt uz speciālu skolu, jo viņš nevar iemācīties lasīt, un beigās atklājās, ka 2. klasē viņam neviens redzi nav pārbaudījis, un viņš ir vājredzīgs, tad kas notiek šai valstī? Mums daudz kas notiek, ķeksīšu pēc un uz papīra. Uz papīra viss ir brīnišķīgi. Dzīvē tā nav. Un tai pašā laikā tik ļoti cīnās par demogrāfiju, lai tie bērni dzimst. Nu kā, lai dzimst tā lūksne, ja tur bērnu nodaļa ir aiztaisīta ciet, ja tie bērni tur saslimst, ko tad? Nav ārstu. Par to, kas nav, atbild politiķi. Visu šos 30 gadus. Tas bija jādomā uz priekšu. Ja šodien ir ārsts ap 60, vada nodaļu vai pat slimnīcu, un zelta ķēda kaklā milzīgs zelta gredzens, nu tie ap 60, es teikšu, kā jau vienmēr saku, tas homos sovietikos. Tur ir augstprātība un iedomība. Un, protams, ja tādā slimnīcā nokļūst jauns dakteris, viņu vienkārši noknābā un viņš brauc prom. Paldies Dievam, ka citi brauc uz citu slimnīcu, kur ir savādāka attieksme. Bet ja no ārzemēm? Jo šodien jaunieši prot valodas, viņiem nav problēmas. Bet mums viņus vajag. Mums viņus ļoti vajag. Ja šodien nedomāsim par bērniem, un kam ir jābūt galvenai prioritātei, tad pēc 20 gadiem šeit nebūs kas strādā. Un tas ir ļoti svarīgi, un tas ir ļoti nopietni. Un tagad katrs padomājiet, ko jūs katrs šodien varat darīt. Vēlams neklusēt. Kā es to daru? Mēģiniet neklusēt. Nevajag apsaukāties, nevajag uz citiem ar pirkstu rādīt. Bet klusēt nevajag. Un taisni bērni ir pirmajā vietā. Jo bez viņiem nebūs ne Latvijas, ne tautas. Lai jums izdodas! Skaļāk, bez pukstēšanas, ar smaidu, tad jau izdosies. Atā!